Ko mācītājiem nozīmē, teiksim, kaut kāds jau brīdis, ka tas tuvoties pie kaut kādas izdegšanas? Tur nav bijusi saskarsme ar tādām lietām. Ir. Un ko dara tādos brīžos? Mēģina apstāties nedaudz. Soli uz atpakaļ? Zin kā, mēs, vīrieši, vairāk ir tendēti uz kaut kādu rezultātu. Process ir forši. Ja? Būt procesā ir forši, bet ja tas ir vienkārši gadiem, tad tas nedara. Ja? Un, ja tu neredz to rezultātu, tad tev liekas bezjēdzīgs pasākums. Un tad man tie bezjēdzīgi, likās, ka man ir bezjēdzīgs pasākums būt šajā vietā. Tur es nezinu, no pirmdienas līdz piekdienai strādāt, tur špakteļlāpst rokās vai kādos citos darbos, vai ne? Un tad tu tur aizēji 5 cilvēkiem svētdienā, tur, nezinu, kancelē uzkāp un kaut ko mēģina pastāstīt. Es domāju, ka es darīšu kaut ko citu. Teiksim tā, jo es neredzēju rezultātu. Un tad vienmēr nāk kaut kādi... Ne rezultāti, ne piepildījumi. Jā, un tad bija tāds pārdomu periods vispār, ko es gribu darīt.